Sveiks, Roland. Tu zini, kas ir Kārlis Skalbe? Sveiks, Ginti. Jā, zinu. Kas viņš tāds bija? Viņš bija latviešu dzejnieks, politiķis un sarakstīja daudz latviešu literārās pasakas, kā piemēram populārās Kaķīšu dzirnavas. Viņa literārajās pasakās ir arī kādi aforismi? Ļauj man nedaudz padomāt. Bagāts palīdz bagātajam. Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas prieks? Es tavu ceļu eju, kaut zinu, ka tas vēd. Tikai uz beigu zeju. Es tavu jūru peldu. Un nekas vecam ilgumu saimniekam nebija tik gards kā šīs draudzības malks, kuros tik reizi mūžā cilvēks var nozagt liktenim, kad sirds sastingst un top mēms no laimes. Aleks, varbūt tu kādu zini? Redzi, draugs, kas vienam trūkst, tas otram ir. Es nepieminu ļaunu, viņi vēl nezina, kā sāp. Gan dzīvi ievainos viņa jaunās dvēseles, un tiem zināmās, kas sāp. Tad mēs vēl paliksim labi draugi. Viņš labi jūta, ka kur agrāk viņš bija bijis pirmais, tagad viņš ir pēdējais. Tāpēc viņš bija tik pieticīgs un nekā priekš sevis neprasīja. Paskaties tikai viņas acīs, tur izskatās gluži kā debesīs. Mazi eņģelīši tur dejo un spēlē uz zelta koklas.